Tā kā nav tā, ka visi 100 000 tagad šeit apmētā viens otru. Tā ir daļa, kura, kā man paskaidroja viens no dalībniekiem, nu, viņa uzskats ir tāds, ka, ja viņa nedarīs šādi viņi var panākt, lai viņus sadzird. Ja? Nu, tā uzskata Francijā. Šeit, protams, ir arī mazliet cita mentalitāte. Protams, viņiem tas nav nekas ārprātīgi šokējošs, jo kaut vai te pateiz šīs policijas līnijas, kas ir, kur mēs redzat, jā, šeit priekšā. Nu, tur tas būs ugunsgrēka vieta iepriekšējā, ugunsgrēka vieta iepriekšējā, tur ir iepriekšējā. Kaut kādā citā reizē es paņemšu kaut ko pamatīgāku, pagrūt ir. Bijis kaut kas arī ir dedzis. Jā, un arī faktiski ir svarīgi saprast to, ka šeit policija gatavojas nākošās, jau vienības ir gatavībā un ūdensmetējs ir gatavībā. Bet jāsaprot tas, ka runa nav tikai par mētāšanos un šo te lokālo karu darbību, tādu mazo, ja, bet cilvēki nekautrējās protestēt, ja viņiem kaut kas neapmierina. Un arī esošā vāra, nu, lai kāda viņi ir. Es neesmu Makrona fans, bet šobrīd cilvēkus, nu, diez vai viņus arī varētu ierobežot, redziet, ja viņš mēģinātu viņiem neļaut iziet ielās, tad gan varētu būt iznākt haoss. Jā, bet šobrīd cilvēki darbojās, viņi var savu protestu paust, policija ir otrā pusē, un tas notiek, nu, apmēram šādi, ar šādiem te pastāvīgiem, nepārtrauktiem, bet, nu, kā es redzu, pagaidām tādiem lokāliem konfliktiem, konfrontācijas tāda, ja. Vēlāk vakarā, kas notiks pagaidām, es nezinu, kā tas izvērtīsies, mēs paskatīsimies, kā būs vakarā. Varbūt, ka tā situācija kļūst nekontrolējama vai tam līdzīgi, bet šobrīd ir tā. Varbūt, ka tā situācija kļūst nekontrolējama vai tam līdzīgi, bet šobrīd ir tā. Tā, kaut kāda kustība tūlīt notiks mums pie ūdensmetēja. Izskatās. Un pabeidzot par šiem te protestiem, vēl lieta, ko šobrīd gribas parādīt, tas ir tas, ka cilvēki pirmkārt nekautrēs protestēt un pie tā jau ir pieraduši. Redziet, kā te vienkārši onkulis ir iedācis un viss ir kārtībā. Viņš arī izsaka savu viedokli. Un tas nav nekas tik šausmīgi ārkārtējs. Vajag vienmēr izrādīt savu attieksmi. Protams, ka Francijā šiem protestiem jau ir liela vēsture. Šeit gan policija ir gatava, gan vietēji šie iedzīvotāji procentē ir daudz ko mācījušies. Viņi ir organizēti, bet kā otra puse ir organizēta. Un patiesībā šeit nav tāds haoss, kā varētu likties.
pavērojot ilgāk norises, kas te notiek, faktiski ir skaidrs, ka abas puses jau vienu otru ir ilgtermiņā iepazinušas un tā, es nezinu, varbūt pat ar zināmu respektu rīkojas vien pret otru dažādas cilvēku grupas. Tāpēc ir, protams, jāizrāda savu attieksmi, no tā nedrīkst kautrēties. Viva la Francia! Oui! Au, au, au! Tā, es tagad esmu gāzes vākodī iekļūst. Nu šobrīd šajā virzienā notiek. Mums ir pārvirzījusies darbība. Arī tajā virzienā paskatīsimies, kas tur notiek. Tā, te tiek deg soliņš. Tagad tāds neliels atkal klusumiņš izskatās. Nu, viss notiek tā viļņveidīgi. Atkal un atkal. Cilvēki pasaka, ka viņi nav apmierināti, kā ir šausmīgi baidās no protestētājiem un iesaista dažādas metodas un dienestus, lai laicīgi iebiedētu cilvēkus un nepieļautu nekādas pretenziju izpausmes. Nu, baidās tāpēc, ka droši vien arī nemāka. Nav nekādas pieredzes, kā šāds process vadīt, kā komunicēt un tam līdzīgi. Te mēs redzam, ka tas ir iespējams. Kā tas izskatās patiesībā vēl.